Labdien, cienījamie semināra dalībnieki! Prieks jūs redzēt kuplā skaitā, interesējamies par šo tēmu, ko mēs esam aktualizējuši un uzaicinājuši Latvijā atzītus lektorus. Domāju, ka būs ļoti interesanti tuvākās pāris stundas paklausīties par šo jomu, salīdzinot Eiropas pieredzi, Latvijas pieredzi, Liepājas šīs jomas attīstības nianses. Un stādīšu priekšā šodienas lektors, kas šo semināru tātad mums pasniegs. Tātad Ilze Oša, ekonomikas ministrija. Māja Rubīns kundze, Rīgas enerģētikas aģentūra. Gatis Bažbalver kungs, Rīgas Tehniskā universitāte. Ģirts Beikmanis, Latvijas nama pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs. Un Aivars Kvesko, Latvenergo pārstāvis. Gribēju vienoties par tādu kā norises kārtību. Mans ierosinājums būtu noklausīties šīs prezentācijas, un tad mums būs laiks uzdot jautājumus, diskutēt par šīm lietām, bet pa priekšu dosim vārdu lektoriem, un tad jau noskaidrosim visu, kas ir palicis neskaidrs. Un iesākumā Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja Ulda Seskunga uzruna. Jā, labdien, cienījamie kolēģi un ciemiņi. Laika pa laikam ir vajadzīga tāda diskusija, lai saprastu, kā pilsētas siltuma apgādes stratēģijas un taktikas nākošos soļus veikt. Un tādēļ arī šodienas seminārs, kurā esam aicinājuši dažādus ekspertus paskatīties uz Liepāju, varbūt no cita skata punkta, nekā mēs to ikdienā redzam. Un tādēļ ceru, ka mums būs interesanti padiskutēt un salīdzināt, ko nozīmē centralizēta siltuma apgāde, ko nozīmē decentralizēta, kādi mums izaicinājumi sagaida nākošajos gados, ņemot vērā to, kad energoresursu cenas palielinās kaut kādos segmentos, kaut kādos samazinās. Arī mēs esam uzlikuši tādus diezgan skaidrus attīstības plānus, kurus mēs mērķiecīgi soli pa solim realizējam. Bet, lai iesāktu šo diskusiju, es dažus vēsturiskus faktus gribēju minēt, kā vispār ir sākusies centralizētā siltuma apgāde, un savulaik Islandē tas ir bijis tas pirmie soļi, kad izmantoja to siltumu, kas nāk no zemes. Tad Amerikas Savienotajās valstīs tika organizēta apkure no vienas katla mājas uz vairākām ēkām. Tad Hamburga, kā Eiropas pilsēta, siltuma apgādes sistēmu izveidoja, tad Pēterburga. Un tādējādi mēs pārējām tālāk pie Liepājas, kur pirmais tets tiek uzbūvēts 1929. gadā, un pilsētas apkura tiek nodrošināta ar akmeņoglēm. Un tad 50. gados, kā tas bija populāri Padomju Savienībā, un, kā zināms, Latvija tāpat realizēja šīs programmas, tad tika būvēta centralizētā siltuma apgādes sistēma, kur dažādos laikos dažādi resursi izmantoti - nafta, akmeņoglis, brūnoglis, kūdra, un tādējādi arī pirmie siltuma apgādes tīkli tika uzbūvēti. Un tad bija periods, kad centrālo siltummezglu uzstādīšana bija, un tas tajā laikā bija populāri, bet bija laiki, kad energoresursu cena, naftas cena nebija, acīm redzot, tas būtiskākais, kā rēķināt izmaksas. Galvenais, ka teiksim, tā siltuma apgāde bija, un karstais ūdens tika piegādāts daudz dzīvokļu mājām. Te ir arī uzskaitīti gan tie plusi, gan mīnusi ar siltummezgliem, kas bija nākošais solis, likvidējot
daļēji šīs CSN, tad visām daudzdzīvokļu mājām tika uzstādīti siltummezgli. Līdz ar to jau šodienīgāk pieejot pie ēku siltumpatēriņa uzskaits, ir virkne ēkas, kurās jau katrā dzīvoklī ir šī siltuma uzskaita un regulācija iespējama, īpaši jau jaunu būvētajās ēkās, bet tāpat arī rekonstruētajās. Kā jau es minēju sākumā, tad gāzes cena ir bijusi tā, kura pēdējos gados arī veicot visas rekonstrukcijas, mainot siltumtrases, uzlabojot koģenerācijas, uzliekot koģenerācijas stacijas, modernizējot esošās katlu mājas. Vienalga mēs netikām pie tāda soļa, lai samazinātu siltuma cenu, bet šobrīd ir pienācis tas solis, un Liepājas Enerģija jau ir iesniegusi regulātoram priekšlikumu ar šo gadu samazināt siltumapgādes un piegādes cenu, kas būs iespējams pateicoties tam, kad pilsētā ir uzstādīta gan viena koģenerācijas stacija, kas darbinās ar gāzi, un otra ar šķeldu. Un te būs arī jau detalizētāk tālāk stāsti par to, kādi vēl nākošie soļi tiks veikti, lai Liepājas siltumapgādi modernizētu. Faktiski jau jāsaka, ka mēs esam diezgan daudz skatījušies un mācījušies no tās pieredzes, kāda ir Rietumē Eiropā. Un Dānijas piemērs ir bijis tas, kurš ir vedinājis attīstīt pilsētas siltumapgādi uz centralizētas siltumapgādes bāzes. Dānija, kā zināms, Eiropā ir viena no tādām valstīm, kur visefektīvāk enerģētikā un pilsētu siltumapgādē darbojās. Tur ir speciāla enerģētikas aģentūra, kura tai skaitā arī Liepājas Enerģijai ir palīdzējusi izstrādāt arī stratēģiskos attīstības plānus. Šobrīd mēs būsim nogājuši tādu nopietnu ceļu, mainot vecās siltumapgādes caurules, mainot katlu mājas. Mums vajadzētu arī šoreiz padiskutēt par to, kāds tad ir tas tālākais ceļš ejams. Tad te būs arī dažādi ziņojumi no ekspertiem, kas Latvijā ir vispār zināmi un kas veic gan Rīgas enerģētikas aģentūras vadību, gan arī valstiski ekonomikas ministrijas pārstāvi. Manā gadījumā tas varbūt tas īsais stāsts, un paldies par uzmanību un tiešām novēlu interesantu diskusiju. Paldies! Esmu ekonomikas ministrijas būvniecības mājokļu politikas departamenta direktora, un šodien man aicināja šeit runāt tādā ļoti teorētiskā veidā, ja tā var teikt, par to, ko nozīmē centralizētā siltumapgāde no likumdošanas viedokļa. Un es šo savu prezentāciju esmu tā arī veidojusi, pasakot, kas ir tas pamats, kāpēc mēs runājam par centralizēto siltumapgādi, bet arī mēģinot pateikt, kādēļ tas tā ir radies, kas ir tie iemesli, kur esam iesaistīti mēs, un cik lielā mērā vienam vai otram būtu jāatbild par to procesu attīstību, kāds viņš kurā teritorijā ir. Es ceru, ka no tādas tīri teorētiskas varbūt sākuma, kur mēs runājam, kas ir tie normatīvie akti, kas nosaka vienu vai otru pienākumu, mēs arī prezentācijas gaitā iziesim to ceļu, kādēļ ir tieši tā. Un, protams, ka sākotnēji, ja mēs runājam par to, ko dara kura pašvaldība un ko dara valsts un kādēļ viņi to dara, tad ir vairāk normatīvie akti, kas regulē šo jautājumu. Tas pirmais un galvenais siltumapgādē, ja mēs tā varētu teikt, vai jumta likums ir enerģētikas likums, kurš ir pateicis, kas par ko atbild siltumapgādē. Otrs galvenais normatīvais akts ir likums par pašvaldībām, kas pasaka, kas būtu konkrēti jādara pašvaldībai. Tad ir iedzīvotāju puse, kā viena no galvenajiem spēlētājiem, ja tā var teikt. Un tad ir vēl iespēja pašvaldībai ar saistošajiem noteikumiem to regulējumu, kas ir konkrētai teritorijai, vienā vai otrā veidā ietekmēt situāciju tieši konkrētajā teritorijā. Un tātad
pašvaldības. Mēs esam Liepājā, tādēļ runājam par pašvaldībām. Siltumapgāde, komunālie pakalpojumi, tā ir pašvaldības autonoma funkcija. Tas nozīmētu to, ka pašvaldības ir tās, kuras lemj par šo funkciju. Un tieši siltumapgāde ir viena no tām lietām, ko savā administratīvajā teritorijā izlemj pašvaldība. Tāpat tās pašvaldībai izlemjot par siltumapgādi būtu arī jādara divas ļoti svarīgas lietas. Jāveicina konkurence un energoefektivitāte. Un pašvaldības loma šeit ir vislielākā iezīmēta tādēļ, ka pašvaldības ir izveidotas, lai viņu rīcība pēc iespējas vairāk atbilst iedzīvotāju interesēm. Tātad, mūsu redzējums un valsts kopējais redzējums, kā samērot šīs iedzīvotāju intereses ar to, ko pašvaldība plāno, ir pateikts enerģētikas likuma 51. pantā un pateikts tādā veidā, ka pašvaldības savas administratīvās teritorijas plānojuma ietveros plāno siltumapgādes drošumu, ilgtermiņa izmaksas un attīstību. Un, lai visu šo te lietu varētu kaut kādā veidā ar jums skaņot, tad teritorijas plānojums ir tāds publiski apspriežams dokuments, un caur šo publisko apspriežamo dokumentu arī iedzīvotājiem būtu tiesības izteikties par vienu vai otru lietu, kas plānojumā ir paredzēta. Tajā skaitā arī par to, kā un kur ir plānotas, piemēram, zonas, kur energoresursus var izmantot brīvi, kur ir zonas, kur energoresursus var izmantot tikai tos, kas tiek piedāvāti centralizēti. Ar vārdu sakot, šī iesaisti no iedzīvotāju puses vienmēr un visos gadījumos arī par tādiem būtiskiem kopējiem jautājumiem būtu plānošanas procesā. Un tas būtu jāņem vērā gan tagad, gan uz priekšu, tad, kad jūs par to būsiet aicināti lemt. Šī faktiski ir tā formālā puse no normatīvajiem aktiem, kas izriet un ko pašvaldībai būtu jāņem vērā un ko jūs varat izmantot, lai ietekmētu situāciju savā teritorijā. Tālāk es varbūt gribēju nedaudz parunāt, lai jūs saprastu vai iziet līdz tam pašam procesam. Tātad, kas tad bija tie galvenie uzdevumi pašvaldībai? Viņai bija jāorganizē siltumapgāde, viņai bija jāveicina energoefektivitāte un vienlaikus arī konkurence. Un, ja mēs runājam par šiem trim lielajiem uzdevumiem, tad ir jāsaprot, kādi ir tie instrumenti vai veidi, kādā pašvaldība šos te pienākumus vai šos uzdevumus var realizēt. Un tad tas pirmais instruments, ko jau es minēju par to, kā organizēt siltumapgādi, būtu realizējams caur saistošiem noteikumiem par plānojumu. Veicināt energoefektivitāti. Protams, ka šis būtu jautājums, kas pašvaldībai būtu jādara, lai vienā vai otrā pusē nodrošinātu vai nu patēriņu, vai arī samazinātu izmaksas. Un visu pēdējais veicināt konkurenci. Jautājums ir, kā pie noteikta apjoma var veicināt konkurenci, kā var aicināt uzņēmējus, kā var piedāvāt, nodrošināt vienu vai otru pakalpojumu, ja mums ir tikai tik liels apjoms patēriņam, cik mums viņš ir. Tā ir vienmēr tāda biznesa vides izvērtēšana. Un jautājums droši vien gan pašvaldībai, gan arī jums, vai tas, ko jūs patērējat, tas, ko jūs izmantojat, ir tik daudz, lai šeit strādātu 2, 3, 4 konkurenti, piemēram, siltumapgādē vai kādā citā jomā. Tas faktiski ir tāds biznesa modelis, kas vienmēr ir izvērtējams. Pie tā visa, kas pašvaldībai kā uzdevumi būtu jādara, ir jāņem vērā arī valsts prioritātes siltumenerģijā. Un valsts prioritātes, protams, ir samazināt patēriņu, veicināt to, ka tiek izmantot atjaunojamie resursi un, protams, nodrošināt to, ka ir atbalsts investīcijām energoefektivitātei. Šīs lietas nevar vērtēt atsevišķi viena no otras pašvaldībai. Plānojot siltumapgādi pašvaldībai, domājot par to, kāda attīstība būs konkrētajā teritorijā, ir jāņem vērā gan tās lietas, ko es tikko minēju par uzdevumiem, gan arī tās valsts noteiktās prioritātes, kuras tad mēs esam definējuši kā svarīgas katrai valsts teritorijai, nevis tikai vienai vai otrai konkrētai vietai. Un trešā lielā lieta, ar ko, protams, pašvaldībai ir jārēķinās plānojot savu attīstību, ir iedzīvotāju prioritātes. Un šīs prioritātes, cik mēs esam pētījuši, mēs esam diezgan daudz un saņēmuši komentārus diezgan daudz, protams, ir visas saistītas ar šodienu.
Iedzīvotāji grib maksāt mazāk šodien, iedzīvotāji grib brīvu pakalpojumu piegādātāju vai izvēlēties apkures veidu šodien, un viņi grib arī, lai šis pakalpojums būtu nodrošināts šodien. Diemžēl jāsaka, ka ļoti bieži, kad mēs esam orientējušies tikai uz šodienu, rītdien ir problēma ar to, ko mēs esam šodien ieguvuši. Piemēri no daudzām konkrētām vietām, kur pašvaldības nav spējušas noturēt to pakalpojumu, centralizēto siltumapgādi tādā līmenī, kā tas bija iepriekš, un kur cilvēki ir ļoti lielu daļu atslēgusies no centralizētās siltumapgādes. Šodien viņiem ir jāmaksā vairāk. Šodien viņi prasa pieslēdziet mums atpakaļ centralizēto siltumapgādi. Tiesu praksa ir tāda, ka pašvaldībām šis pienākums tiek uzlikts, bet resursi un tas, cik mēs par to maksājam, lai realizētu atpakaļ to, kas mums kādu laiku atpakaļ nav bijis vajadzīgs, ir ievērojami augstāks. Un tās ir patiesībā tās konsekvences, ko man šķiet būtu jāpārunā tad, kad jums būs laiks un iespēja pēc prezentācijām padiskutēt ar konkrētiem piemēriem, ko jums droši vien arī norādīs Rīgas enerģētikas aģentūra un par kuriem varēs pastāstīt arī Cēsis, ka ir gadījumi, kad viena vai otra izvēle sevi attaisno, bet ir ļoti bieži gadījumi, kad šī izvēle sevi neattaisno. Un tas ir atkarīgs gan no teritorijas, gan no pakalpojumu klāsta, gan arī no tā pakalpojumu izvēles, ko jūs šodien izvēlaties, varbūt īsti nedomājot par to, vai rīt tas pakalpojums būs tikpat pieejams. Tātad, rezumējot, pašvaldības rūpes no tā visa, ko es jums šobrīd stāstīju, ir saprast, kas ir samērīgi starp publiskajām interesēm, kas ir kopējā valsts attīstība un privātajām interesēm, un nodrošināt to, ka šis pakalpojums, un konkrētā gadījumā es runāju par siltumapgādi, ir nepārtraukts. Lai gan apjoma ziņā, gan arī kvalitātes ziņā viņš būtu pieejams brīdī, kad jūs to esat prasījuši kā pašvaldības funkciju. Un tad tas mūsu skatījums vai analīze par siltumapgādes attīstības vīziju, kas līdzsvarot visu pušu mērķus un intereses, es esmu apskatījusi no centralizētās siltumapgādes viedokļa ar argumentiem par un pret. Un argumenti par, tas pirmais, protams, ir diskutabls, viszemākās izmaksas, kas ļauj noteikt siltumenerģijas tarifus. Tomēr šķiet, ka ilgtermiņā izvērtējot vienas vai otras pašvaldības attīstību un skatoties tādus labos piemērus, un par laimi mums viņi Latvijā ir un ir arvien vairāk, šis ir arguments par centralizētai siltumapgādei, jo ilgtermiņā parēķinot izmaksas, investīcijas un to atmaksāšanās periodu centralizētā siltumapgāde sevis attaisno. Kurināmā izmantošanas efektivitāte, tas ir tas, ko droši vien arī jums pastāstīs eksperti, ir, protams, iespēja katrai pašvaldībai izvēlēties, ko viņa kurina, kādā veidā. Un, manuprāt, ka, ja mēs runājam par Liepāju, tad tie plāni, kādi šobrīd ir Liepājai ar iespējām piesaistīt dažādus kurināmos ar koģenerācijas jautājumiem, ir solis tai virzienā, lai varētu šo centralizētās siltumapgādes sistēmu maksimāli efektivizēt. Protams, mēs kā no valsts puses skatāmies arī uz CO2 emisijām un tādām lietām, kas mums iespējams kaut kad būs jāpērk. Šobrīd mēs esam gana zaļi, bet tā ir viena lieta, par ko mums jādomā ir arī uz priekšu, lai nebūtu riska momenti, kas paaugstina tarifu kaut kad vēlāk tā iemesla dēļ, ka mēs vairs neesam tik zaļi. Tātad kaitīgo izmešu līmenis, kas ir zemāks nekā vienā otrā citā kurināmā izmantošanas gadījumā, arī ir būtiska lieta. Tāpat augsts un patērētājiem pievilcīgs servisa līmenis, tas ir tas, ko siltumapgādes uzņēmumi paši ir definējuši. Definējuši ar tādu mērķi pateikt, ka komforts un tas, ka jums nav jāuztraucas vai jāzina tehniskas lietas, par kurām jūs tiešām varbūt ikdienā arī neinteresējaties, ir ļoti būtisks aspekts, lai tas pakalpojums būtu kvalitatīvs un jums tam nebūtu jātērē laiks. Un argumenti pret, tādi mums arī ir. Arguments
Numur 1, protams, ir siltumenerģijas zuduma pārvades un sadales tīklos, un arguments numur 2 ir izdevumi par siltumtīklu apsaimniekošanu. Šīs ir tās lietas, kas jebkurā attīstības stadijā siltumapgādes uzņēmumiem ir jāpārdomā. Bet tad ir vēl viens, manuprāt, būtisks aspekts, kur mēs varam kaut ko mainīt, lai maksātu mazāk un dzīvotu labāk. Un tas ir mājoklis kā gala patērētājs, un tas droši vien mums visvairāk interesē kā iedzīvotājiem, teiksim, ekonomēt savus līdzekļus. Un tad paskatīsimies, kas mums ir šajā sektorā esošais un vēl darāmais. Un šie ir rādītāji pamatā ņemti no Rīgas, jo Rīga tomēr ir lielākais patērētājs, bet ļoti tuvu tam ir arī pārējā Latvija, kur ir tādas nopietnākas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Mūsu patēriņš pašlaik mājoklī ir ļoti augsts. Un, ja mēs skatāmies tādu vizuālu salīdzinājumu, mums vidēja ēka valstī tērē ap 200 megavatstundām par kvadrātmetru. Tas ir ļoti daudz. Tas nozīmē, ka patiesībā mēs varam samazināt savus izdevumus nevis caur to, ko mēs gribam no citiem, bet caur to, ko mēs varam izdarīt paši. Un tas, ko mēs varam izdarīt paši un ko jūs darat, un Liepāja ir viens no labajiem piemēriem, ir vienkāršiem vārdiem sakot dzīvojamo māju siltināšanas programma, kur mēs esam kopējo līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem paredzējuši vairāk kā 47 miljonus latu, lai panāktu to, ka jūs savā kur mēs varam paiet atpakaļ, ka jūs savā siltuma apgādē būtu tā tad šeit, nevis šeit. Un nākamā lieta, ko valsts tomēr skatoties perspektīvā un redzot, ka centralizētā siltumapgāde ir tā, kuras efekts un ilgtspēja krietni pārsniedz individuāls risinājums, ir investīcijas pašā siltumapgādes ražošanas un pārvades pusē. Arī tam gan šajā plānošanas periodā, gan nākamajā plānošanas periodā mēs esam paredzējuši finansējumu. Un finansējumu gan siltumavotu un pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcijai, gan būvniecībai, gan arī dažādu tehnoloģisku iekārtu iegādēju un uzstādīšanai. Ar šo finansējumu jebkurš process un jebkurš solis uz efektīvu siltumapgādi ir krietni produktīvāks, ātrāk sajūtams un labāk izmantojams nekā tad, ja tas būtu jāinvestē tikai un vienīgi no privātiem līdzekļiem un jāatmaksā jums pēc tam pašiem caur tarifu. Tā kā tāds īsts skatījums un pamatojums, kādēļ mēs redzam, ka ir tieši tā un ne savādāk. Un, protams, pastāvēt var tas, kas mainās, un mēs redzam labu pamatu un kapitālu tam, lai mainītos tās sistēmas, kas ir, nevis mēģināt izdomāt jaunas lietas, kas varbūt sevi ilgtermiņā vēl nav pārbaudījušas vai attaisnojušas. Tas no manas puses būtu īsumā par tādu valstisku skatījumu uz centralizētu siltumapgādi. Paldies! Cienījamie semināru dalībnieki! Mans uzdevums jums pastāstīt par to, kā tad ir kopējā situācija Eiropā un par to, kāda tad ir Eiropas enerģētikas politika, kas mums arī ir saistoša. Un pirmais, ko es jums gribu parādīt, tā tad ir šī kopējā Eiropas karte, kurā, kā jūs redziet, ar centralizēto siltumapgādi praktiski noklāt visu Eiropu. Cits jautājums ir par līmeni katrā no šīm valstīm. Un man ir diezgan liels prieks teikt, ka visā šajā Eiropas grupā centralizētā siltumapgāde Latvijā šobrīd vēl ir uz visaugstākā līmeņa, tātad Latvijā ir 65% no visas piegādātā siltuma tiek piegādāti centralizēti. Bet mēs neesam ļoti vientuļi
esam kopā arī ar Lietuvu, kam ir 60%. Esam kopā ar Igauniju, Dāniju, Poliju, Slovākiju un pārējām valstīm. Ja mēs skatāmies, teiksim, kopā šīs valsts, tad no visas fona izdalās Islande. Islanda izdalās saistībā ar to, kā jau arī pilsētas mērs minēja, ka tur sākās faktiski jau šīs centralizācijas process, pievadot siltumu patērētājiem jau krietni sen. Islanda sēž uz siltuma avotu, viņiem nav jātērē kurināmais, lai tiktu pie siltuma. Tātad viņi izmanto zemes siltumu, un tādēļ arī viņi praktiski ieņem to dominējošo vietu. Aiz viņiem nākam mēs. Kā labi, teiksim, šajās valstīs, kā Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Čehija un tā tālāk, kāpēc tajās valstīs ir tik augsts tas procents salīdzinot ar pārējām vecajām Eiropas valstīm. Pēc kara pie mums ļoti lielos apjomos atjaunojās dzīvojamais fonds. Un Padomes Savienībā tas dominējošais, bez izvēles dominējošais siltumapgādes veids bija centrālā siltumapgāde, jo centralizācija pie mums sākās ar 50. gadu. Un faktiski mums jāteic, ka tā ir mūsu priekšrocība, salīdzinot varbūt ar citām Eiropas valstīm, jo mēs vieglāk ejam uz to mērķi, kāds faktiski ir visai Eiropai. Tātad pēc iespējas vairāk patērētāji apgādāt ar siltumu enerģiju centralizēti. Nākošā slaidā es gribu jums parādīt, tātad, ja iepriekšējais slaids bija 2001. gads, tātad nevisai sen, gadus 10 atpakaļ, tad secīgi 2003. gadā es gribu parādīt to, kā vienlaicīgi gāzes un centralizētās siltumapgādes cenas izpaudās. Redziet, cik ārkārtīgi dažādi 2003. gadā bija šī situācija. Neaizmirsīsim, ka 2003. gadā mēs vēl saņēmām no Krievijas gāzi ļoti lēti. Ne tikai mēs, tātad arī Lietuva, Rumānija, Igaunija, Polija un citas valsts. Un faktiski centralizētā siltumapgāde zināmā mērā nebija tik ļoti konkurētspējīga kā tā lētā gāze. Tajā pat laikā, tāpat gadā vesela rinda valstu bija, kur jau gāzes cena bija augsta, un kur centrālā siltumapgāde, kā Dānija, Itālija, Zviedrija, kur jau bija ievērojami izdevīgāk centralizēto siltumapgādi nekā gāzes apgādi. Un jūs zināt to cenu lēcienu, kāda bija dabasgāzei pagājušā gadu 10 vidū, un to, ka gāzes cena paaugstinājās apmēram 4 reizes, 4-kārtīgi. Un kad praktiski šī aina šodien ir pilnīgi izmainījusies. Tā kā mēs praktiski esam pietuvinājušies pie tās augšējās robežas, bet visi. Tātad tagad jau mēs varam runāt par daudz maz līdzīgu situāciju cenu ziņā. Un, ja mēs paskatāmies nākošo slaidu, tad šis slaids ir ļoti interesants ar to, ka tas ir nesens laiks, tātad tas ir 2009. gads. Un tieši ar šo stabiņu augstumu mēs varam pateikt, kuras tad ir tās valsts Eiropā,
kur tā centralizētā siltumapgāde ir jūtama vai dominējoša. Un tātad Islandi mēs redzam ar ļoti augstu stabiņu. Faktiski Islandi visu apgādā tikai centralizēti šobrīd. Jūs redziet Dāniju, Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu, Zviedriju, Slovākiju, Poliju ar ļoti augstiem tiem procentiem. Un faktiski tas jau parāda to, ka mēs pavisam nopietni varam uzskatīt, ka centralizētā siltumapgāde Eiropā ir dominējošā. Un interesants ir nākošais slaids, kurā mēs varam redzēt, tātad pirmā karta bija 2001. gads, un iepriekšējais stabiņi bija 2009. gads, kāda tad ir izmaiņa 8 gadu laikā. Un jūs redzat, ka pa šiem 8 gadiem Islande ir savu situāciju novedusi līdz pilnībai. Francija no 3,5% jau šobrīd ir 9%, Austrija no 14,5% uz 20% šobrīd jau ir, Itālija no 0,5% uz 5%, Čehija no 32 uz 37 pa 5% pieaugums, un visaktīvākā, jāteic, ir Dānija. Dānija no 51% jau šobrīd ir 62, un viņi pietuvosies mums, un tuvāko gadu laikā aizies mums garām. Bez izmaiņām ar diezgan augstiem procentiem ir Somija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Slovākija, Rumānija un tā tālāk. Šai laikā samazinājumu nav nevienā valstī, tikai pieaugums, izņemot Norvēģiju, kur siltumapgāde ir visai īpatnēji, jo lielā mērā Norvēģijas siltumapgāde nodrošina elektroenerģiju. Un gribu teikt, zemes siltums, jo viņi lielā mērā izmanto siltumsūkņus, kurus darbina ar elektrību. Un tad nākošais slaids runā par to, kāpēc tad ir tā centralizētā siltumapgāde? Kas tas ir, kāda mērķa dēļ tas ir vajadzīgs? Un vajadzīgs, ir globālo klimata pārmaiņu dēļ, jo globālās klimata pārmaiņas izraisa CO2 gāzu emisiju, un visas Eiropas un pasaules enerģētikas politikas pamatā ir CO2 gāzu emisiju samazināšana. Tas ir pats galvenais uzdevums, lai vides un klimata pārmaiņas mazinātu. Un kā tad izpauž šīs vides pārmaiņas? Mēs tās jūtam. Tas laiks, kad mēs dzīvojām mērenajā joslā, un ar interesi skatījāmies, kurā vietā ir kādas dabas katastrofas, ir aiz muguras. Arī tagad mēs jūtam gan postošas vētras, gan plūdus, gan temperatūras līmeņu un ekosistēmas izmaiņas. Tās ir tie faktori, ar kuriem mēs saskaramies savā ikdienā, un mēs varētu vēlēties, lai, teiksim, šīs izmaiņas notiek pēc iespējas lēnāk, jeb apstājas. Tātad, kādā veidā tad gan Eiropas Savienība, gan pasauli iet uz to, lai panāktu tās savas enerģētikas politikas īstenošanu. Viens ir, teiksim, novērtēt situāciju, atzīt, ka mūsu drauds ir CO2 gāzu emisiju paaugstināšanās. Bet kā tā panākt, lai visi rīkotos tā, lai panāktu šo emisiju samazināšanu?
Un tātad Eiropa ir nākusi ar iniciatīvu. Tā ir starptautiska iniciatīva, kas, teiksim, ir vispār atzīta. Un tie ir šie cipari, kas daudzkārt atkārtojas. 20, 20, 20 uz 2020. Tātad samazināt pret bāzes gadu, un bāzes gads ir 1990. gads, samazināt pret bāzes gadu par 20% emisijas, CO2 emisijas, un to var panākt, ja par 20% paaugstina energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas piesaista atjaunojamos energoresursus. Un tāds mērķis ir jāsasniedz 2020. gadā. Un tas ir jāizdara noteikti, lai sasniegtu to rezultātu, lai mums ļoti strauji nepārmainītos klimatiskie apstākļi. Tātad, kas mums ir jādara? Ikvienam, teiksim, kas ir jādara, lai panāktu to rezultātu? Tātad, lai samazinātu CO2 emisijas, ir jāsamazina fosīlo kurināmā veidu un ļoti uzmanīgi skatāties pie fosīliem kurināmiem. Tātad, ko pieskaita, tās ir ogles, dabasgāze un naftas produkti, viņu lietošanu un izmantošanu. Un jāpāriet ir pamazām uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Tātad tas ir tas ceļš, kurš mums jāievēro visiem. Un kas tad ir tie atjaunojamie energoresursi mūsu apstākļos? Tā ir saules un vēja enerģija, zemes siltuma un ģeotermālā enerģija. Pie tam man gribas teikt, ka Liepāju pārējie Latvijā var apskaust. Jums ir ļoti lieli ģeotermālie un zemes siltuma resursi. Pagaidām jūs par šo resursu izmantošanu pat runāt neesiet sākuši. Tā kā tuvāko 3-5 gadu laikā šī tēma jums kļūs ļoti aktuāla un acīm redzot nāksies šos resursus izmantot, ņemot vērā to, ka jums ir gan ģeotermāli zem pilsētas, gan arī karstie ģeotermālie ieži. Tā ir biogāze, tātad ar to mēs esam pazīstami, un biomasa. Kas tad ir biomasa? Tātad tā ir koksnes šķelda, malka, tā pati malka, koksnes granulas, dažādi lauksaimniecības atlikumi. Pat es gribu teikt, ka dažādu zāļaugu granulas, salmu granulas, salmu izmantošana kurināšanai un tā tālāk. Un nākošais siltumsūkņu izmantošana ļoti plašā veidā. Kādi tad ir šie CO2 samazināšanas veidi, kas ir iestrādāti Eiropas enerģētikas politikā, un līdz ar to man gribas teikt arī tajos reglamentējošos dokumentos, kurus izdod Eiropas Savienība un kas mums kā Eiropas Savienības locekļiem ir obligāti. Un iestrādāt tas tiek direktīvās. Tātad tā ir energoefektivitātes paaugstināšana. Liepājā jūs tiešām ļoti veiksmīgi darbojaties ar gan publisko ēku renovāciju, gan arī ar daudz dzīvokļu māju renovāciju. Lielisks, kad jūs to dariet, tā kā šis, teiksim, viens no energoefektivitātes paaugstināšanas veidiem pie jums ļoti labi iet. Un nākošais ir centralizētās siltumapgādes un koģenerācijas attīstība. Tas ir pamatā siltumapgādes veidam, tātad centralizētā siltumapgāde un koģenerācija. Pie tam ir jāievēro, ka koģenerācijā centralizēto siltumapgādi ir sasaistāmi jēdzieni, un sīkāk par to stāstīs jums mani kolēģi.
Ražošanas tehnoloģija neizmantotā siltuma potenciāli iesaist. Mums ir ļoti daudz ražošanas procesu, kur pagaidām mēs kā neizmantot enerģiju izsviežam ārā gan karstus, teiksim, dzesēšanas ūdeņus, gan teiksim, piemēram, ražojot siltumu, karstas dūmgāzes un tā tālāk. Pat savās attīrīšanas ietaisēs, teiksim, pēc notekūdeņa apstrādes mums ar samērā augstu temperatūru tiek aizvadīti tie apstrādātie notekūdeņi kanalizācijā. Man grūti pateikt, kurā vietā jūs viņus aizvadiet. Rīga to aizvada jūrā. Samērā augstas temperatūras notekūdeņus. Tā kā viss tas būtu atgriežams atpakaļ tik lielā mērā, cik jaunās tehnoloģijas mums palīdz to piesaistīt un izmantot. Nākošais ir atjaunojamo energoresursu izmantošana. Un pēdējais ir viedo pilsētu veidošana. Nu, tāds jauns termins, angliski saka smart cities. Bet tam pamats ir visiem tiem iepriekšējiem 4 pasākumiem pievienot vēl jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Un tad mēs nonākam pie viedās pilsētas, kur ļoti daudz kas saistībā ar energoefektivitātes paaugstināšanu, procesi notiek automātiski, jeb ar programmēšanu. Un kāds tad ir Eiropā tas veids, kādā tiek ieviestā enerģētikas politika? Viens, kur es jums nosaucu, ir direktīvas, bet otrs veids ir brīvprātīga pievienošanās pilsētu mēru pakta iniciatīvai. Šī mēru pakta iniciatīva Eiropā tika deklarēta kopš 2008. gada, un pamatā viņa sākās kā Eiropas pilsētu mēru pakts, bet tas ir tik efektīvs, ka tagad visas pasaules pilsētas aktīvi šim mēru paktam pievienojas, un šobrīd jau ap pāri dienu, teiksim, dažas dienas atpakaļ es skatījos šo ciparu, mēru pakti parakstījuši jau 4223 pasaules pilsētas. Jāteic, ka īpaša loma visā šajā plejādē Rīgai. Rīga bija pirmā galvaspilsēta, kas parakstīja mēru paktu 2008. gadā, septembrī. Un viņai, viņa jūtas īpašā statusā tieši šī iemesla dēļ un piedalās visās aktivitātēs. Jāteic, ka aktīvi Latvija, jo no Latvijas mēru pakti parakstījuši 10 pilsētas, tostarp Jelgava, Jēkabpils, Valmiera un Tukums 2009. gadā, Ikšķila, Lielvārda, Dogara, Salaspils un Ķekuma novaddome 2011. gadā. Kādas tad ir mēru pakta saistības? Par ko tad mēs runājam? Kādā veidā tad var iespaidot tādu brīvprātīgu iniciatīvu, tādas lielas lietas kā CO2 samazināšana? Tātad mēru pakta saistības nosaka, kad jāizstrādā ilgspējīgs enerģētikas rīcības plāns līdz 2020. gadam, ievērojot tos pašus noteikumus. Neretāk kā reizi 2 gados jāsagatavo rīcības plāna ieviešanas progresa ziņojums, un katru gadu jārīko pilsētas enerģētikas dienas. Un man gribas jums teikt tā, ar kādu mērķi tad tas jādara. Tātad
ar to ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānu, ar viņa pasākumiem, ar to darbību, kas notiek pilsētā, izstrādājot to ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānu, šajā procesā iesaistas arī pilsētas iedzīvotāji. Lielā mērā. Man ļoti simpātiski šķiet tas, ko dara Liepājas pilsēta, un es ļoti ticu, ka arī Liepāja būs to pilsētu vidū, kas izstrādās šo rīcības plānu un aktīvi iesaistīsies procesā arī iedzīvotāji. Ja mērķis mums ir uz 2020. gadu vairāk kā 20% samazināt CO2 emisijas, tad kas tad ir sasniegts Rīgai, kura jau no 2010. gada ir ar šo rīcības plānu? Tātad mēs katru gadu progresa ziņojumu sastādām, šī mirklī šis samazinājums, salīdzinot ar 90. gadu, ir 49%. Un tad nobeigumā es gribu teikt tā, tās viss ir saistības, tas ir tas, kas mums ir jādara. Un Eiropas politika, bet kādā veidā tad, vai tad mums ir tikai jāklausās, ko Eiropa, teiksim, savā politikā no jauna, teiksim, kā mērķis uzstādīs, un tad tas jāpild? Nē, pašvaldības ir tās, kur viss notiek. Jo nekā nevar ieviest, nekādu ilgtspējīgu enerģētiku nevar ieviest ārpus pašvaldībām. Tātad mēs ar jums esam tie, kas nosaka, kas tad notiek katrā pašvaldībā. Bet mums ir svarīgi arī kādā formā un veidā pie mums atnāk gan tās direktīvas, gan kāda ir direktīvu saturs. Un tad jāteic, ka šī ietekme ir appusēja, kad pilsētas un pašvaldības iesaistoties Mēru paktā caur Energy Cities organizāciju arī ietekmē direktīvu veidošanos, jo ļoti aktīvi piedalās visās apspriedēs un dod savus priekšlikumus, jeb iebildes tiem lēmumiem, kurus nāk no Eiropas. Man ļoti patīkami ir dzirdēt, kad jūs ar centralizēto siltumapgādi ejat pareizā virzienā, ka jūs ļoti ātri jau nākošgad sasniedziet to tarifu līmeni, kāds ir Rīgai, kas visu laiku lepojas to, ka viņai ir viens no zemākiem tarifiem. Es vēlu jums ļoti liels sekmes šajā ziņā. Paldies! Principā es redzu, ka tā mana prezentācija vai stāsts būs diezgan tā vienā līnijā vai tajā pašā virzienā, kā iepriekšējiem runātājiem. Tas tā nejauši ir sanācis. Tā. Mazliet faktiski tas, ko es gribu jums šajā prezentācijā pateikt, tā vēsts, ir tā, ka Latvijas centralizētā siltumapgādes sistēma ir mūsu jeb enerģētikas sistēmas nacionālā bagātība. Un tā nav vienkārši siltumpiegādes alternatīva vai viens no avotiem, es šeit speciāli uzsveru vārdu, infrastruktūra, kas sniedz virkni ieguvumu. Ja, un tā ir tā vēsts, ko es mēģināšu arī tuvākajās 15 minūtēs pamatot. Atskatoties vēsturē, es esmu ielicis dažas bildes, kur redzam, kā centralizētā siltumapgāde ir dzimusi Dānijā, kas ir viena no lielvalstīm šajā jomā. Proti viņiem nebija risinājumi īsti laba, ko darīt ar atkritumiem. Frederiksbergā, kas atrodas Kopenhāgenes tūmā 19. gadsimtā, mēģināja dedzināt, un nekas tur tā nesanāca tiešā veidā dedzinot, un viņi nolēma uzbūvēt koģenerācijas staciju. Šī ir viņa pirmā koģenerācijas stacija, kur dedzināja atkritumus un piegādāja siltumu tūmā esošai slimnīcai un vēl kādām ēkām. Proti no tā mēs varam secināt, un te arī citi gadījumi tika minēti vai piemēri, kad centralizētā siltumapgāde attīstījās kā infrastruktūra tur, kur bija relatīvi lēts siltuma avots, kuru vajadzēja izmantot liederīgā veidā. Šis attēls ilustrē
faktiski to, ka mēs bieži vien jau šobrīd pieņemam kā paši par sevi saprotam tīru gaisu pilsētā. Un jau aizmirstam mazliet par to, ka to mums nodrošina centralizētā siltumapgāde. Proti, šis attēls ir netālu no manām mājām, ka tur viens uzņēmums, kas sniedz pirts pakalpojumus, iekurina savu ogļu katlu, tad ir tādi melni dūmi un kodīgi, vai ne? Un es tad vienmēr nodomāju, cik labi, ka tādu gadījumu vairs nav daudz, ka mums tomēr ir šī centralizētā siltumapgāde. Ja mēs skatāmies globāli, tad apmēram 70% no kurināmā siltuma, kas tiek izmantots elektrības ražošanai globāli, tiek zaudēti, izmest apkārtējā vidē. Eiropā šie zudumi ir aptuveni 55%. Tātad tikai 45% Eiropā izmanto liederīgi, pārvēršot kurināmo elektroenerģijā. Un, ja mēs to pārēķinātu naftā un 2011. gada naftas cenās izteikt, tie būtu 600 miljārdi eiro katru gadu tiek izmest atmosfērā. Un tad rodās, protams, arī tās diezgan pamatots jautājums, vai mums ir jēga runāt par atjaunojumiem energoresursiem, ja mēs 600 miljārdi eiro kurināmā, kā saka, izmaksās katru gadu izmetam atmosfērā. Un, protams, iemesls tam ir tā, ka mums nav, vai Eiropā nav risinājumu, kur izmantot siltumu, kas rodās šajā procesā. Un tātad, protams, viena no iespējām ir izmantot koģenerāciju, ja runa par elektrības ražošanu, ja tāda iespēja pastāv. Un, protams, arī tieši tāpat var izmantot siltumu, kas paliek pār rūpnieciskajos procesos vai rodās rūpnieciskajos procesos. Un centralizētā siltumapgāde ir kā infrastruktūra, kas var izmantot šos te avotus gan siltumapgādēji, gan arī augstumapgādēji. Vēl viens apgalvojums, ko es gribētu pateikt, ir tas, ka ja centralizēto siltumapgādes sistēmas sagrauj, viņi praktiski atjaunot nav iespējams. Un divu galveno iemeslu dēļ. Viens ir, ka tam ir vajadzīgas milzīgas investīcijas, kas nav vairs paceļams, un otrs, tam ir vajadzīga teritorija, kas kļūst arvien lielāku un lielāku problēmu. Atrast brīvu zemi siltumtīkliem, siltumavotiem, tā būtu ļoti nopietna šķērslis. Jāsaka tā, kad es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, Latvija faktiski ir centralizētās siltumapgādes lielvalsts. Un man arī ir viens slaids, kas to ilustrēs. Tātad šeit ir dati no Eurostat, statistikas dati 2011. gada, kas parāda termoelektrostaciju elektro- un siltumenerģijas ražošanas liederības koeficientu 2009. gadā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī vidējos rādītājus. Kā šo liederības koeficientu rēķina, attiecina liederīgo enerģiju, tas ir siltums un elektrība, pret pievadīto kurināmā enerģiju. Un te jūs redzat, un es jums pirms mirkļa teicu, ka šis liederības koeficients ir zem 50% kopumā Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs. Latvijai tas ir ap 85%, tātad ir vismaz šajā jomā Latvija ir pirmā vietā, šajā te efektivitātes ziņā. Mazliet par iegūmiem no centralizētās siltumapgādes. Ilze Ožskundze jau ļoti labi arī šos te minēja, tāpēc es tā īsi pāriešu pāri. Vispirmām kārtām es gribētu uzsvērt, protams, ka tā ir mazāk ietekme uz vidi. Un ļoti būtiski, kad ar centralizēto siltumapgādes sistēmu mēs samazinām piesārņojumu tajās vietās, kur jau ir šis piesārņojums ir fona koncentrācija, ko pamatā rada transports, piemēram. Jā, tātad mēs varam izvietot vai avotus nost mazliet no šīm blīvi apdzīvotām vietām, vai izmantot dūmeņus, kur nodrošina lielāku izkliedi, vai mēs varam samazināt šo te kopējo piesārņojumu līmeni, uzstādot attīrīšanas iekārtas, kas mazos avotos bieži vien nav iespējams. Tas būtu lokāls efekts, vai mēs varam izveidot koģenerāciju, kas mums dod globālu labumu no vides viedokļa. Un ir samazināts ārējās izmaksas. Es mazliet pastāstīšu arī par to, kas tās ir. Protams, mums ir elastība, izvēlēties dažādus avotus, resursus, neesam atkarīgi no viena siltuma avota. Mēs varam panākt augstāku šo te liederības koeficientu, liederīgā kurināmā izmantošanu, izmantot zema potenciāla siltumu šajā te sistēmā.
panākt zemākas siltumapgādes izmaksas, gan augstākas efektivitātes dēļ, gan arī mazāku īpatnējo investīciju rezultātā. Ņemot vērā, ka parasti šādas sistēmas apkalpo profesionāls personāls, ir drošāka eksploatācija. Bieži vien, ko nenovērtējam, tas, ka iegūta ir telpa, mums nav jābūvē lokāli avoti, tātad mums ir telpa, ko mēs varam izmantot citiem nolūkiem. Neapšaubām svarīgs faktors ir lielāks komforts, un ievērojot to, ka mēs varam saslēgt daudz avotus vienā sistēmā, mums ir lielāka drošība darba gatavībai. Tātad mums ir iespējas darbināt dažādas iekārtas. Es mazliet palieku teorētisks, bet jūs neizbīstieties, es vēlreiz gribētu parādīt, kur īsti slēpjās šīs koģenerācijas priekšrocības. Kāpēc mēs tik daudz par viņu runājam un viņu slavējam? Iedomāsimies, ka mums šeit ir klients, pilsēta, kurā ir vajadzīgs 2,6 vienības elektrības un 6,2 vienības siltumu. Un mēs varam izvēlēties tā saucamo dalīto ražošanu, kad siltumu ražo katlumāji, un elektrību mums ražo tā saucamā kondensācijas elektrostacija, kur ražo tikai elektrību. Tādā gadījumā, ja siltumu ražo katlumāji, tad zudumos aiziet apmēram 1,1 vienība, jeb 15% pamatā ar aizjošām dūmgāzēm, un mums vajadzētu virs 7 vienībām kurināmo, lai saražot šīs 6 vienības siltumu. Lai ražot 2,6 vienības elektrību, mēs zudumos zaudētu apmēram 65% no kurināmā enerģijas. Līdz ar to mums arī vajadzētu ap 7 vienībām kurināmo. Saliekam kopā, mums dalītā ražošanā kurināmā patēriņš būtu apmēram 15 vienības. Koģenerācijas iekārtā ražojot to pašu daudzumu elektrības un to pašu daudzumu siltumu, mums zudumos arī, protams, aiziet zinām daļa, tie paši 15%, pamatā ar siltuma zudumiem caur dūmeni, bet tātad kurināmā patēriņš mums būtu aptuveni 10 vienības. Mēs parēķinām starpību 10 vienības un 15 vienības, tātad mēs ietaupām aptuveni 30% kurināmā. Tātad 30% kurināmā ietaupījums, un ja ir vienāds kurināmā veids, tad attiecīgi par 30% mazāk izmešu piesārņojumu, kas tiek radīti. Un tad mēs nonākam pie šīm ārējām izmaksām. Kāpēc par tām es runāju un kāpēc par tām daudz runā? Proti, tiem, kas aizstāv tirgus mehānismu enerģētikā, tā ir ļoti radikāli, viņiem ir jāatzīst, ka, protams, ārējās izmaksas ir tirgus nepilnība. Proti, ražojot zināmas produktus un enerģija pieder pie tām, tātad tiek radīts izmaksas sabiedrībai, par kurām netiek maksāts, pērkot produktu vai pakalpojumu. Proti, šīs produkta cenas neietver ārējās izmaksas, kas tiek radītas sabiedrībai, respektīvi, te kā piemērs, ogļu stacija ražo elektrību, elektrības pircēji nemaksā par šīm ārējām izmaksām, par piesārņojumu radītajām izmaksām. Līdz ar to nav šī motivācija samazināt šīs ārējās izmaksas, patērēt mazāk, un šis piesārņojums tiek radīts vairāk. Un acīm redzot, sabiedrībai kaut kādā veidā jāiejaucās. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka šīs ārējās izmaksas faktiski nav tikai abstrakts izmaksas. Ja sabiedrība iejaucās, viņa tad arī likumdošanā ietver noteikts nodokļus, tā kā CO2 nodokli, kas šo tirgus kļūdu koriģē. Un tas, protams, skar jau reāli, piemēram, siltumpircēju izmaksas. Kur šīs ārējās izmaksas ietekmē? Tad piesārņojuma dēļ rodās ietekme uz cilvēku, tad saslimstības, darba nespēja, agrāk, nāves gadījumi, tad to mēs varam novērtēt ietekmi uz celtniecības materiāliem, konstrukcijām, kas zaudē savu vērtību, bieži jākrāso, jāatjauno, ietekmi uz graudaugu ražu, klimata mainības ietekmi, kā jūs dzirdējāt, plūdi, cilvēks spiest pārvietoties neražas, ietekmi uz labsajūtu, piemēram, trokšņa rezultātā, vai ietekmi uz ekosistēmu, vai tā būtu vidas paskābināšanās vai ūdens tilpņa aizaugšana. Un ko zinātnieki dara, protams, viņi mēģina šīs ietekmes pārvērst naudā. Un te jūs, piemēram, cik tad šādas ārējās izmaksas varētu būt lielas, un tie ir dati par Eiropu,
Eiropas Savienības valstu vidējās ārējās izmaksas uz elektroenerģijas ražošanas ārējās izmaksas. Un redzat, tas ir dažādiem šeit primāriem energoresursiem, sākot ar oglēm un beidzot ar vēja enerģiju. Nu, tātad, ja mēs paskatāmies ogles, tātad te būtu apmēram 6 eiro par kilovatstundu elektroenerģiju būtu šīs te ārējās izmaksas, vai ne? Tas ir apmēram 4 centīmi par kilovatstundu. Tātad, nu, šajā gadījumā pietiekam nopietnas skaitlis, ja? Arī biomasai šeit ir palielas, bet iemesls tam ir tāds, ka šeit biomasa rēķināta, ka viņi tiek dedzināti kopā ar brūnoglēm, ja? Tā nav tīra biomasa. Un atjaunojumiem energoresursiem tādiem kā vējš, vai hidroenerģija, vai saules fotoelementi, teiksim, ražota elektroenerģija, šeit ir vismazākās šīs te ārējās izmaksas. Tagad mēs mazliet nonākam pie šī te kutilīgā jautājuma par konkurenci ar lokāliem avotiem, par centralizētās siltumapgādes konkurenci ar individuāliem siltumavotiem. Protams, ražošanas izmaksas mums veidojās no 3 lieliem posteņiem. Tās ir kurināmā izmaksas, plus es te vēl pierēķinātu nodokļus, tādas kā dabas resursu nodokļi. Tās ir kapitāla izmaksas un tās ir eksploatācijas izmaksas. Un tad, protams, centralizētās siltumapgādes gadījumā mums nopietnas postenis ir arī izmaksas, kas saistīts ar šī siltuma piegādi gala patērētājiem, proti transporta izmaksas. Kuras nosaka siltumzudumi, siltumnesēju cūknēšanu pa cauruļu vadiem, kapitāla izmaksas un eksploatācijas izmaksas šai sistēmai. Un, protams, šīs izmaksas savukārt nosaka, cik daudz siltumenerģijas mēs tērējam, teiksim, vai noteiktā teritorijā, vai uz 1 metru siltuma tīklu, proti uz siltumslodzes blīvumu. Tas ir atkarīgs no temperatūras režīma, kāds ir siltumtīklos, no siltumtīklu konstrukcijas. Individuālai siltumapgādei tāpat, protams, ir kurināmā izmaksas plus nodokļi, ir kapitāla izmaksas un ir eksploatācijas izmaksas. Un jautājums, kā centralizētā siltumapgādes sistēma panāk savu konkurētspēju, jā, tātad, protams, viens ir, kad, un ļoti kritisks moments ir atrast pietiekam lētu siltumu avotu. Tas arī Liepājā, piemēram, notiek un citās vietās Latvijā, proti tiek izmantot koģenerācija, tiek izmantot biomasa dabasgāzes vietā vai izmantot, teiksim, notekūdeņa siltumu, tur var būt dažādi varianti. Tas ir viens, tātad mēs atrodam lētāku šo te siltumu avotu, jeb resursu. Otrs, protams, sistēma ir lielāka, mēs varam samazināt kapitāla izmaksas rēķinot uz vienu vienību, tā saucamās īpatnējās kapitāla izmaksas, salīdzinot ar individuālo avotu. Tieši tāpat arī eksploatācijas izmaksas. Protams, ir arī virkni pasākumu, kas tiek veikti, lai samazinātu šīs transporta izmaksas, transportēšanas izmaksas, tātad samazinot, mainot siltumtīklus, lai samazinātu siltuma zudums, pazeminot tīklos temperatūru un tā tālāk. Ja, tad mainot konstrukciju, izvietojumu, optimizējot šo te sistēmu. Šeit runājot par koģenerāciju, es gribēju parādīt jums vienu attēlu. Šajā gadījumā es paņēmu un izrēķināju 2 koģenerācijas stacijas, tātad ar sarkano līniju ir atzīmēta dabasgāzes dzinējs, ar zaļo būtu biomasas koģenerācijas stacija. Nepiesienieties pie šiem skaitļiem, tāpēc, ka aprēķini ir balstīti uz pieņēmumu, tas ir teorētisks aprēķins, ja tas nav universāli lietojams, universāla patiesība. Nu, un proti, koģenerācijas stacija mums ražo 2 enerģijas veidus, kā es mums iepriekš rādīju, elektrību un siltumu. Tas ir kā savienotie trauki. Un ja mēs skatāmies, piemēram, biomasas koģenerācijas stacijai, tad šī te taisne, uz šīs taisnes, tas projekts ir ekonomiski pamatots uz jebkuru punktu no šīs taisnes. Bet ko tas nozīmē, ja mums elektrības cena būtu 0, tad siltuma cenai būtu jābūt 40 latiem par megavatstundu. Kur pretī, ja mums siltums būtu 0 lati par megavatstundu, tad elektrības cenai būtu jābūt 225 latiem par megavatstundu. Un līdzīgi mēs redzam, ir kaut kādas robežas šai te dabasgāzes koģenerācijas stacijai.
Un tad, protams, koģenerācijas stacijai tagad pastāv šīs divas alternatīvas, jeb konkurējoši avoti, kā es jums teicu. Tā ir siltuma alternatīva, pieņemsim šī te raustītā līnija, un elektroenerģijas alternatīva. Un ja mēs šeit, ja mums siltuma alternatīva ir mazliet virs 40 latiem, bet elektroenerģijas alternatīva mazliet zem 50 latiem pa megavatstundu, tad šajā te diapazonā, tātad šī te biomasas koģenerācijas stacija spēja konkurēt ar šīm te alternatīviem siltuma avotiem. Ja siltums paliktu lētāks, tad elektrības cena jau pārsniegtu šo te elektrības alternatīvu un koģenerācijas stacijai būtu grūti konkurēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, protams, to, ka koģenerācijas stacija izvēlē vienmēr ir svarīgi, tātad kādas ir šīs te alternatīvas, gan no siltuma, gan elektrības puses. Un arī tas skaidro, kāpēc politikā, tomēr enerģētikā mēs atbalstam šīs te koģenerācijas stacijas, arī tā iemesla dēļ, lai viņas varētu nodrošināt pietiekam lētu šo te siltumu, kas spētu konkurēt ar alternatīvām. Biomasas koģenerācijas stacijai šī te taisne ir stāvāka, tāpēc, ka biomasas koģenerācijas stacijai lielāks siltumenerģijas daudzums tiek izstrādāts uz vienu vienību elektrības. Tātad šo staciju ekonomika ļoti jūtīga, vairāk jūtīga nekā dabasgāzes stacijas gadījumā attiecībā uz siltumu cenu. Šeit es gribētu mazliet ilustrēt, kā faktiski šīs centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstās un kāpēc viņas ir tik drošas un elastīgas. Tas ir piemērs faktiski no Dānijas, var teikt no Kopenhāgenes, kur 85. gadā bija vairākas lokālas katlumājas, kas izmantoja naftas produktus vai ogles un atkritumu sadedzināšanas iekārti. Un tad 87. gadā tika šie te avoti savienot tīklos, vienotā sistēmā ar siltumtīkliem, izbūvējot sūkņu stacijas, un jau 91. gadā, redzat, tiek izveidots loks, pieslēdzot vēl vienu atkritumu dedzināšanas staciju un lielo šo te koģenerācijas staciju, kas saucās Avedore, tad ļoti elastīgi kurināmā izvēlē. Un te jūs redzat, ka šī sistēma ir droša, jo te ir loks, te ir dažādi avoti saslēgt šai sistēmā, kas var nodrošināt šo te siltumu apgādi, ja kāds no avotiem iziet no ierindas. Turklāt ir dažādi veidi kurināmie, tad ir šī sistēma elastīga kurināmā izvēlē. Tad ir vēl viena lieta, ko es jums gribētu ilustrēt ar šādām te bumbiņām. Izskatās viegliprātīgi, bet, ziniet, es arī pārbaudīju šo te lietu ar matemātisku modeli, un es varu teikt tā, ka tas, ko es jums stāstīšu, tik tiešām arī ir un ir pārbaudāms matemātiski. Proti, es gribētu teikt tā, ka decentralizācijas pieļaušana vai kaut kāda mēroga decentralizācijas atslēgšanās pieļaušana ir būtībā spēlēšanās ar uguni. Kāpēc? Tāpēc, ka šī sistēma faktiski ir ļoti nestabila. Ko šīs te bumbiņas parāda? Šīs bumbiņas parāda, es atvainojos, šīs bumbiņas parāda to, ka sākumā varbūt tad, kad nedaudz atslēdzās no šīs sistēmas, tā motivācija pārējiem atslēgties varbūt nav tik liela. Teiksim, tā ietekme uz ekonomiku nav tik jūtama. Bet viņai ir pieaugoša tendence. Viņa ar katru, kas atslēdzās, tā motivācija nākošajam atslēgties ir arvien lielāka un lielāka. Respektīvi, te tas kritums paliek arvien stāvāks un stāvāks. Mēs nezinām, kur ir tā robeža, līdz kurai mēs varam aiziet, bet vienā brīdī tā atslēgšanās process, tā kā sniega bumbiņa aiziet lavīnu veidā. Un kā es saku, es matemātiski pārbaudīju, tas tik tiešām tā arī notiek. Un šī sistēma ir ļoti jūtīga. Respektīvi, tā nav sistēma, kas būtu kā šī zilā bumba. Ja mēs viņu izgrūst no šīs vietas, tad būtu spēki, kas viņu atgriezt atpakaļ līdzsvarā. Nē, ja mēs izkustinām šo bumbu šeit, tad viņi ripot lejā, ripot arvien straujāk un straujāk. Un, ja mēs, šis ir pēdējais slaids, vairāk nenogurdināšu, ja mēs ieskatāmies nākotnē mazliet, faktiski jau šodienā, pat ne nākotnē, tad mēs redzam, ka
centralizētā siltuma apgāde ir ne tikai infrastruktūra, kas ļauj mums izmantot dažādas siltuma avotus, bet faktiski tā ir infrastruktūra, kas mums integrējās elektroapgādes sistēmā kopā arī ar citiem energoavotiem. Proti, pienāks laiki, ticiet man, kad mums būs lieli vēja parki Ziemeļjūrā, Baltijas jūras piekrastē, kuri ražos elektrību arī tad, kad elektrību nevajadzēs tik daudz. Un tad, kad elektrību nevajag un viņa tiek ražota, tad viņas cena tuvojās nullei. Un tad liela problēma ir, kur šo elektrību likt. Redzat, tātad, mums šī būtu vēja elektrostacija, HES būtu hidroelektrostacija, tad zilās līnijas būtu elektrības sistēma. Nu, un tātad šajos te brīžos, kad mums elektrība nav kur likt, mēs varam šo elektrību izmantot siltumsūkņos, centralizētās siltumapgādes sistēmās, nevis mazos, bet nopietnos siltumsūkņos, kas mums strādā kopā, protams, ar koģenerācijas stacijām, ar katlu mājām, lai nodrošinātu siltumapgādi. Ja mums nav vajadzīgs siltums tajā brīdī, vai viņš ir mazāks patēriņš nekā nepieciešams, mēs izmantojam siltuma akumulātorus, uzkrājam siltumenerģiju šajos akumulātoros. Respektīvi, mēs it kā uzkrājam elektroenerģiju ar siltumu palīdzību, ko izdarīt ir vienkāršāk nekā uzkrāt elektroenerģiju. Tas mums ļauj samazināt izstrādi uz to brīdi koģenerācijas stācijās vai katlu mājās un nepatērēt kurināmo. Ja, un tad, kad atkal mums ir vajadzīgs siltums, mēs varam tātad siltumu no šiem siltuma akumulātoriem izmantot centralizētās siltumapgādes sistēmās. Plus vēl, protams, mēs varam kombinēt šos te avotus ar saules kolektoriem, ar ģeotermālās enerģijas avotiem, nākotnē varbūt ar ūdeņražu izmantojošiem avotiem, kurināmā elementiem un tā tālāk. Respektīvi, skatoties nākotnē, faktiski šī te centralizētās siltumapgādes tāda integrācija elektroapgādē būs ciešāka un viņas loma pieaugs. Tas vēl ir papildus arguments, kāpēc tomēr viņi būtu saglabājumi un attīstām. Ar to es arī gribu beigt. Paldies! Labdien! Es esmu Ģirds Beikmanis, pārstāvu Latvijas namu pārvaldītāju apsaimniekotāju asociāciju. Esmu valdes priekšsēdētājs un tajā pašā laikā arī praktizējošs namu pārvaldnieks Cēsīs un Siguldā. Man jau īstenībā iepriekšējie runātāji gandrīz ir pārliecinājuši, ka vai te ir vairs jēga runāt, bet tomēr. Es varbūt pastīšos uz šo jautājumu drusku savādāk. Teorētiskā puse mums ļoti labi bija, bet, kā saka, skroders varbūt tuvāk pie tā strēbis un paskatīsimies no tās puses, ko mēs nodarbojamies ikdienā. Tas ir strādājam ar šiem iedzīvotājiem un ar dzīvokļu īpašniekiem, kur, kā zinām, Latvijas normatīvos aktus mums katram ir savs īpašums un kāda daļa mums gar Eiropu, pasauli vai valsts politiku. Ja? Tādi mēs izskatāmies nama apsaimniekotāji visā Latvijā, kopā strādājam, lai šo vidi sakārtotu arvien labāku. Liels paldies liepājniekiem, jo liepājnieki praktiski no dibināšanas ir bijuši aktīvi darbinieki asociācijas darbā un ļoti aktīvi piedalās arī normatīvo aktu apspriešanā. Es ieliku šādu nosaukumu, bet gribēju mainīt un atstāju tomēr. Jo pēc būtības mums varbūt ir jāsaprot, lai runātu par šodienu, no kurienes mēs esam nākuši un kā tas viss veidojies un kādu mantojumu mēs varbūt saņēmām. Un pirms 20 gadiem mēs saņēmām, diemžēl, ļoti sliktā stāvoklī mājas un šīs centrālās apkuras sistēmas, bet, paldies Dievam, mums viņas visas vēl joprojām funkcionē. Un kaut arī šie enerģijas patēriņi mums ir ļoti augsti, bet mēs neesam nosaluši un varam dzīvot tālāk. Jā, remonti ir nepieciešami un varbūt gatavojot šo prezentāciju, es atcerējos pagājušā gada braucienu rudenī uz Taģikistānu, uz Dušanbē. Viņiem ir lielākais karogs pasaulē. Viņiem ir tāda bibliotēka, kur mūsējā Rīgas nobala. Tiesa gan viņiem grāmatas nav ko īsti tur sanest iekšā, bet tas ir cits jautājums. Bet viņiem vienas lietas vairs nav. Lielajā Dušanbē vairs nav centralizētas siltumapgādes. Tas viss ir beidzies. Un viņi katrs tiešām savā
mājā kaut kādā veidā kaut ko kurina. Un ar viņiem diskutējot, viņi ar nožēlu pateica, žēl, ka mums bija tas grūtais laiks, ka mums bija karš un mēs to visu pazaudējām. Siltuma enerģija, jā, ziemas mēnešos viņa mums sastāda lielāko daļu, tātad apkure, kastais ūdens, gandrīz 75%, varbūt atsevišķos gadījumos pat vairāk, kā 75%, tas ir atkarīgs no enerģijas cena. Tālāk mēs maksājam dzīvoklī par ūdeni, elektrību, atkritumiem, nedaudz par pārvaldīšanu, un tas zeltainais ir tas, ko mēs novēlam savas mājokļa sakārtošanai, uzturēšanai, remontiem, uzkrājumiem. Es nezinu Liepājas tarifu izaugsmi, ja? Es pats nāku no Cēsas puses, un šeit ir Cēsas situācija. Tātad no 2004. gada līdz 2012. mūsu tarifi ir pieauguši 3,2 reizes. Protams, kad mūsu ienākumi nav tā kāpuši, un šī siltuma enerģijas ietaupījuma problēma ir ļoti aktuāla, un par to ir jārunā. Un tāpēc arī varbūt ir vajadzīgs šādas tikšanās. Šeit ir pirms gada gatavots grafiks par siltuma tarifiem Latvijā. Pats lielākais ir Liepājas. Ja? Man ir prieks dzirdēt, ka Liepājas tarifs jau ir krietni krities. Nezinu, kāpēc šeit nav šī skaitļa. Cēsīs jau tajā laikā bija daudz vairāk. Mums bija 53. Ziemā mums sasniedz 58. Pa laimi tagad arī siltuma ražotāji ir veikuši pasākums, lai samazinātu šo tarifu, un arī mēs ļoti spēcīgi strādājam uz to, lai nākotnē spētu vieglāk samaksāt un būtu šīs pakalpojums konkurēt spējīgāks ar alternatīviem. Tātad, izejot no iedzīvotāju puses, es ļoti daudz esmu ar iedzīvotājiem diskutējis par šiem jautājumiem, kad, jā, šis pakalpojums ir dārgs, vēl pēc tam nekvalitatīvs, man par to jāmaksā ļoti dārgi, un kā rīkoties, ko darīt. Nu, labi, ir alternatīvas. Mēs varam dzīvojot mājas vidū, pieņemsim. Mani visu laiku pārkāsēts, kāpēc man maksāt lieki, ja es vēl bieži brauktu komandējumā uz Rīgu. Es uzlikšu gāzes katlu, kurināšu maz, man būs lētāk. Kādam varbūt ir pieejama malka, turpat blakus pie pilsētas var kurināt. Šīs bildes īstenībā dažas ir tepat no jūsu puses, tā kā nav sveša lieta arī jums šādas situācijas. Var arī ar elektrību, vai jonu katli, vai kaut vai siltumsūkņi. Bet ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka jā, varbūt es šī brīdī tā īstermiņā skatoties atrisinu savas problēmas. Bet mums ir nevienmērīga siltuma sadale jau visā dzīvojamā mājā. Tātad vairāk nav kvalitatīvs pakalpojums ne īsti man, ne īsti pārējiem. Sabojājam automātiski mājas centrālo apkures sistēmu. Varbūt, ja pirmais to izdarīs, tad vēl varbūt nē. Tik līdz otrais, tā jau hidroliks mainās stāvvados, un mums jau sistēma vairs nefunkcionē kā vajag. Tātad atlikušajiem kaimiņiem, kas paliek pie vecās sistēmas, kas nevar atļauties katlu vai kur nedzīvo augšējā stāvā un nevar to skusteni dabūt uz jumta, ko viņiem darīt? Viņiem šis viss pakalpojums paliek daudz dārgāks. Tālāk mēs ar šiem kamīniem, ar šīm krāsnīm, ar šiem visiem pārējiem enerģijas avotiem radām papildus bīstamību, jo mēs nevaram būt pārliecināti, kā tas kaimiņš tur visu salika, cik tas droši ir. Tātad atkal, ja es braucu komandējumā uz Rīgu, es savu katlu atslāšu, lai man tur būtu 20 grādi, es noregulējuši uz kaut kādiem 14. Kā man kaimiņš jutīsies tajā brīdī? Viņš sals. Viņam būs jākurina vairāk. Un tas rada spriedzi jau mājā, tas rada spriedzi starp kaimiņiem, un rezultātā šī māja nekad vairāk normāli nespēs vienoties, jo viņiem jau kopējās sarunas vairāk nav, viņiem ir konflikts. Un visbeidzot, vai tādu vidi mēs gribam? Tas arī ir bildes tepat no Latvijas.
gan izdeguši elektroskapi, gan malkas grādas pagalmos, skusteņi pa visām malām ārā. Tālāk, protams, tā uz otru pusi. Šo pašu lietu mēs varam paskatīties arī pilsētas mērogā, tas, ko mēs visu laiku runājām. Es mēģināju pietuvināties mūsu mājoklim tuvāk, lai vieglāk saprastu. Bet īstenībā tā jau ir tā pati pilsēta, ir viena tā kā liela māja. Tātad, ja mēs izslēdzam ārā vienu patērētāju, tas jau rada automātiski riskus uz pārējiem. Gan uz tiešo maksājumu, gan uz kurināmā alternatīvām, gan uz drošību, praktiski jebkura līdzīga draudi, kā iepriekš minētā situācijā, ja mēs aplūkojam māju. Un vakarā es iegāju un nedaudz precizēju tās lietas, ko es pēdējos gados esmu dzirdējis. Sameklēju internetā tās reizes, kur esmu dzirdējis, kad plīsa tās siltumtrases Tukumā, Ventspilī, Jelgavā, Aizkrauslē, Salaspilī. Tās skaļākās lietas, kas parādījās mēdījos, kad pilsētas ziemas vidū palika uz dienu, divām atsevišķi rajoni bez apkures. Šādi plīsumi notiek arī droši vien jūsu pilsētā kādreiz gadās, ja? Bet dienas strādā operatīvi un līdz ar to tas neaiziet skaļos mēdījos. Tālāk nākošais punkts. Pārvaldnieku vai dzīvokļu īpašnieku parādi. Pieminēju 4 tādus, teiksim, skaļākos gadījumus, starp viņiem arī jūsu Liepājas, kur vai nu paši iedzīvotāji, pārņemot māju pārvaldīšanā, nav pratuši tik galā ar finansēm, vai arī pārvaldnieks nav bijis īsti godīgs. Rezultātā nav norēķinājušies ar siltumražotāju vai arī ar Latvijas gāzi kā enerģijas avotu devēju. Un mājas ir palikušas uz ilgāku vai mazāku laiku, bet bez pakalpojumu. Tas arī jāņem ļoti spēcīgi vērā, jo ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad mēs saprotam, ka mums vairs nebūs tā kopējā sistēma, kur varbūt kādā brīdī pilsēta var nākt palīgā, kur pilsētas tīkli var izturēt šo spriedzi, varbūt lielais apsaimniekotājs kādā brīdī var pastrādāt cītīgāk ar parādniekiem, bet ja mēs esam paši, tad mums ir jāsamaksā. Šīs gadījums Tukumā, varbūt pagājušajā gadā dzirdējāt, ir tās 3 mājas, kur saimnieki ir igauni. Tur jau vairākus gadus cilvēki dzīvo bez apkures un bez normāliem pakalpojumiem. Un arī risinājumu uz to brīdi nav. Nu, un tad galā pieliku pāris gadījumus, kad nesen ir plīsuši šie apkures katli. Pieņemsim, Smiltenes gadījumā šī katlamāja, ja es pareizi atceros, apkurināja arī tehnikumu, un tur mācību periods vēl nebija beidzies, un viņi dzīvoja skolēnu kopmītnēs kaut kādos 12 grādos. Tā kā no šīm lietām mēs nevaram būt pasargāti, jo diez vai katrā mājā, kur taisās alternatīvu apkuru taisīt, mēs uzliksim 2 katlus, 3 katlus, lai mums būtu drošība. Mums būs tas vietas, un nedod Dievs, viņš plīsīs. Tā, man kaut kas te. Labi. Es jūtu, ka man tur pazuda daži slaidi, jo tie bija paņemti no citas prezentācijas, varbūt tas arī tas iemesls. Bet lietas būtība, šie slaidi bija par Jelgavu, par Aizkraukli, par Limbažiem, par Cēsīm, par Liepāju, par Valmieru, Ventspili. Tie slaidi bija par tām pilsētām, kuras ir aktīvi iesaistījušās mājokļu renovācijas jautājumu risināšanā, un tie slaidi bija par iegūmiem, par finansēm, cik ir ieguldīts, kāda ir iegūta ekonomija. Jo analizējot šīs lietas, cik mums ir jāiegulda, lai mēs izvēlētos alternatīvu enerģijas avotu, salīdzinot to, cik mēs varam ieguldīt savā mājoklī un investēt, lai ietaupītu enerģijas patēriņu,
tad, diemžēl, man gribās noslēgties pa labu tam, kad ir mums jāskato savus mājokļus, kur mēs dzīvojam pirmām kārtām, un jāļauj profesionāļiem strādāt pie tā, lai viņi dod mums labu enerģiju. Un, protams, ja tā kā Liepājā, tā kā Cēsīs, šis enerģijas izmaksas kļūst tik augstas, mums ir varbūt jādiskutē ar domas pārstāvjiem, ar siltumražotājiem, jāmeklē kopīgi ceļi, kādā veidā to samazināt. Ja samazinājums sākās, tad ir jāļauj cilvēkiem strādāt, lai viņi sakārto šo lietu un lai nākotnē mēs maksājām par drošu enerģiju. Bet paši, protams, tajā laikā šos pašus ieguldījumus varam novirzīt uz māju sakārtošanu. Pieņemsim, atkal man gribas uzslavēt jūsu pilsētu, jo bāzes gadu atpakaļ es braucu uz šejieni mācīties, un arī dotā brīdī Cēsīs ir 3 mājas pārbūvētas pilnīgi uz horizontālo siltumu apgādi katram dzīvoklim, un tad jau mēs iegūstam to, ka mēs savā mājoklī reāli maksājam tik, cik mēs patērējam. Bet šī jau ir sistēma, kad mēs nelaužam veco, bet ejam attīstībā uz priekšu. Mēs radām jaunu, daudz labākā kvalitātē. Un tad jau mēs varam izvēlēties. Un tad arī tas iekārts tiek uzstādīts tā, lai neradītu diskomfortu kaimiņam. Nu, pēdējie slaidi šeit varbūt ir palikuši tādi, kas arī ir vērā ņemams apstākļus. Jebkurā diskusijā, kas saistīts ar dzīvokļu īpašumu, jo šie parādi, šo kaimiņu maksātspēju mēs nekad nevaram prognozēt. Mēs pieņemam, ka mēs esam iegādājušies dzīvokli mājā, kur visi būs tādi paši godprātīgi kā mēs un maksās. Mēs pieņemam, ka nevienam nebūs nekādas likstas un viņš vairs neiebrauks, teiksim, lielos parādos. Bet, diemžēl, tā nenotiek. Un šī parāda nasta pēdējos gados ir izaugusi liela, lai gan pozitīvā tendence ir tā, ka praktiski visi mani kolēģi apgalvo pēdējā gada griezumā ir iekasēts vairāk kā 100%. Tātad mēs vairs neslīkstam, mēs jau lēnām ķepurojamies ārā, bet paliek šī viena problēma. Tas ir, ja parāds ir uz dzīvokļu īpašumu, kur ķīles vērtība ir lielāka nekā tirgus vērtība, vai ja šis īpašnieks pēkšņi bankrotē, ja viņš pamet šo valsti un tā tālāk, tad kādā veidā var būt drošība par naudas plūsmu, par nākotnes maksājumiem. Un šis arī, protams, tas ir ikdienišs jautājums, tas ir jebkurā brīdī ar daudzdzīvokļu māju saistīts, bet šodienas kontekstā es gribu pateikt, ka ja nav šādas drošības naudas plūsmā, tad vai jūs, pieņemsim, Latvijas gāzei varat pateikt, mums tur kaimiņš nesamaksāja, nobankrotē, mēs jums 50 latus nesamaksāsim. Es gribu teikt, no prakses, nē. Man ir 3 mājas apsaimniekošanā Līgatnē, kur ir viņiem individuālais katls, un kur vienkārši Latvijas gāzi vai nu nauda ir, vai ir ventīls ciet. Un tur iedzīvotāji jau sapulcē iesaistīja pagastveci, biju es, mēs izdiskutējām. Pagasts nevar ieguldīt privātā īpašumā. Man kā pārvaldniekam nav pienākums, man tur nekas nepiedar tajā mājā, es esmu tikai starpnieks. Un beigās kaimiņiem ir jāmaksā par citu kaimiņu parādiem, jo Latvijas gāzei naudu vajag šodien. Šeit jūs to neesat piedzīvojuši, jo pa vidu ir liels pārvaldīšanas uzņēmums un siltuma ražošanas uzņēmums. Un šie abi uzņēmumi ir gatavi amortizēt, ilgtermiņā atgūstot šos līdzekļus. Nu tad es gribētu savu uzstāšanos beigt ar frāzi: šodien ir jāpieņem pareizi lēmumi, lai pareizi un kvalitatīvi dzīvot rītdien, jo pretējā gadījumā, ko mums dos liels karogs, ja mums tā apkuris vairs nebūs. Paldies! Kā pēdējais lektors uzstāsies Kvesko kungs, Latvenergo pārstāvs, un no Latvenergo puses tā tad ir arī Liepājas enerģijas padomes priekšsēdētājs. Lūdzu. Kā jūs redzat,
Šeit ir sagatavota prezentācija, kur es stādīju priekšā kā SIA Liepājas enerģija padomes priekšsēdētājs. Šo amatu es ieņemu no šī gada jūnija mēneša, un esmu kopā ar Liepājas enerģiju kopš tās dibināšanas kā padomes loceklis no 2005. gada. Un Latvenergo man ir cits amats. Es esmu ražošanas plānošanas direktors, tad es atbildu par visu Latvijas ģenerācijas plānošanas jautājumiem. Tātad ražošana, primārie resursi, to patēriņš un citiem jautājumiem. Viņš bīdās kā. Kad viņš negrib, šitas? Jā. Viņš negad vajag pāriet uz to. Es atvainojos. Tad mans vēstījums būs faktiski par to, kas ir Liepājas enerģija šodien, ko mēs esam paveikuši un ko mēs plānojam darīt tuvākajā laikā, lai uzlabotu kompānijas ne tikai ekonomiskos rādītājus, bet arī efektivitātes rādītājus, kuri galā pārvērtīsies par to, ka par siltumenerģiju būs jāmaksā mūsu klientiem mazāk. Tātad SIA Liepājas enerģija akcionāri. Tātad, ja mēs runājam par uzņēmumu, tad uzņēmumu akcionāri ir 3 dalībnieki, tāda akciju sabiedrība Latvenergo, kurai pieder 51% akciju, Liepājas pilsētas doma 39% akciju un SIA jaunā fabrika 10% akciju. Sākotnējais ieguldījums 2005. gadā statūta kapitālā bija 500 000 latu uz 2011. gada beigām. Tātad tas ir palielinājies līdz 4,9 miljoniem latu. Tas ir pateicoties tam, ka gan akcionāri ir ieguldījuši savu naudu uzņēmumā, investējot, gan arī faktiski visa peļņa tika novirzīta, kas ir gūtas pēdējos gados uzņēmuma attīstībā. Tātad, kas tad ir Liepājas enerģija kopumā? Tātad mēs esam Latvijas Republikā reģistrēts siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību. Uz šo brīdi kompānijā strādā 121 cilvēks. Ja runājam par tehnoloģijām, tad uz šo brīdi mums ir uzstādītās siltuma jaudas 198 megavati, elektriskā jauda ir 4 megavati, tad tā ir koģenerācijas stacija, kas atrodas mums Tukumielā, 2 gāzes dzinēji. Siltumtrašu garums ir 101 km uz šo brīdi, tā skaitā ar rūpnieciski izolētām caurulēm 21 km, un kas ir, ja pārvērš to virsmastī, 52% no kopējā virsmas laukuma, kas ir trasēs. Kādi finanšu rādītāji? Tātad pēdējo 4 gadu, kā jūs redzat, rādītāji, ka mēs esam sākot ar 2008. gadu, esam strādājuši ar peļņu. Un kā es jau iepriekš minēju, faktiski visa peļņa šobrīd ir reinvestēta uzņēmumā, veicot dažādu veidu uzlabojumus. Un te arī var redzēt, kādi šie ieguldījumi, kāda apjoma ir veikti pa gadiem. Tātad sākot ar 8. gadu 2,04 miljoni un 11. gadā jau 5,79. Runājot par lietotāju mūsu ražošanas apjomiem, tad 2011. gadā mēs esam pārdevuši vai realizējuši 205 000 megawatt-stundu siltumenerģijas. Un vienlaicīgi esam saražojuši 33 000 megawatt-stundu elektroenerģijas. Kopumā mūsu sistēmai pieslēgta 500 objektu, un mūsu tirgus daļa, ja var tā teikt, visā siltumapgādes sistēmā, kas ir Liepājā, ir apmēram 55%. Izejas punkts Liepājas enerģijai, tad tas ir faktiski 2005. gads, vissmagākais, tad pārņemot uzņēmumu no maksāt nespējīgā uzņēmuma Liepājas siltums. Pirmais uzdevums bija saprast, kas tad galā ir mūsu īpašumā šobrīd. Kā jūs redzat, 6. gads, te
mums parādīts kā atskaites punkts tikai tādēļ, ka 6. gadā mēs faktiski varējām savilkt galus vairāk vai mazāk precīzus par tiem datiem, kādi mums bija ražošanā un arī finanšu rādītāji. Tātad tajā gadā tika realizēts 276 000 megawatstundu, un kā jūs redzējāt 11. gadā, šis cipars jau ir tikai 205 000. Zudumi tīklos 6. gadā sastādīja, ja skatāmies, enerģētiskās vērtībās 162 000 vai 37%. Būtībā tādas sistēmas ir, kā lai saka, pat grūti atrast piemērot vārdu, varbūt neadekvātas priekš normālas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Kopējais sistēmas liederības koeficients 55,7. Tajā pašā laikā patērētāji, tikai 10% no tiem faktiski tika aprīkot ar uzskaits mēraparātiem, kuros reāli varēja pateikt, cik tad viņi ir patērējuši. Un šajos te maksātspējas, vai nespējas, pareizāk sakot, 7 gados daudz no klientiem, protams, ir atslēgušies. Un tādā veidā mēs esam zaudējuši lielu daļu tirgus, kuru, varu teikt, atklāti līdz šam brīdim nesam atguvuši, bet ceram, ka to atgūsim pateicoties tam, ka esam investējuši gan tīklos, gan arī siltumavotos, par ko nedaudz vēlāk. Un uz to brīdi kopējais siltumtīklu garums bija 127 kilometri. Kā redzēt, tā starpība 101, tas ir kaut kur pazudis, un tas pazušana nozīmē tikai to, ka uzņēmums šajos gados ir optimizējis vajadzīgos un nevajadzīgos tīklus atslēgdams tos. Un 16 kilometri no maģistrālajiem tīkliem tajā laikā faktiski atradās ūdenī, līdz ar to arī tas ir viens no tiem pamatojumiem, kāpēc siltuma zudumi bija tik lieli. Pārņemot uzņēmumu, akcionāri faktiski nodefinēja vairāk vai mazāk strateģisko mērķi, un tas bija kļūt konkurētspējīgiem Liepājas siltumapgādes tirgū, nodrošināt drošu un stabilu siltumenerģijas piegādi saviem klientiem. Tātad izaicinājumi, kādi parādījās uz to brīdi. Tātad nav noslēpums, kad visi prognozēja, un diemžēl šī prognoze ir piepildījusies, ka gāzes cenas pieaug. Vienkārši varu jūs jau papildus tam noinformēt, kad šobrīd gāzes cena, pieņemsim, Latvijā tirzniecības cena ir 230 lati pa 1000 kubikmetriem, bet ja mēs salīdzinām pat ar tās pašas Rietumu Eiropas valstu cenām, tad apmēram 20% mūsu cena ir zemāk par to, par ko maksā klienti, pieņemsim, Vācijā, Ungārijā, Polijā un tā tālāk. Mēs jau tajā laikā saskatījām, kad Latvijā ir un arī faktiski Liepājas reģionā ir pieejama biomasa. Tātad doma par to, kā diversificēt kurināmo, mums jau radās pašos pirmsākumos. Bez tā visa, protams, izaicinājums bija arī fakts, kad mūsu izmaksās un gāzes cenā faktiski ir iekļauts tie, kas maksā, protams, par gāzi kā individuālai lietotāji, bet uzņēmumiem nākas maksāt arī par CO2 emisijām. Ja mēs runājam salīdzinājumos, tad var teikt, ka sadedzinot 1 megavatstundu kurināmā, kas ir gāze, tā rezultātā rodas 0,2 tonnas CO2 gāzes. Bet, ja mēs runājam par nākotni un par biomasas izmantošanu, kur ir CO2 brīva, tad faktiski emisiju nav. Tātad šī veidā arī ir iespējas, mēs saredzējām iespējas, ka varēsim samazināt savas ražošanas izmaksas. Bez šaubām siltumtīkli, tas ir siltumapgādes drošums, par ko arī šeit runāja kolēģi. Siltumenerģijas cenas konkurētspēja ar vietējo siltumapgādi, tātad pamatā ir Liepājā tā ir gāze, malkas apkure un iespējams cita veida, tāda kā elektrība, piemēram.
energoefektivitātes pavadīts siltumenerģijas patēriņa kritums. Tas ir tas faktors, par kuru arī šeit jau mani kolēģi stāstīja. Un faktiski fakts, kad pie centralizētās siltumapgādes sistēmas Liepājā pašlaik ir pieslēgta apmēram 50% no potenciāli iespējamiem siltumapgādes klientiem. Ja atgriežamies atpakaļ vēsturē, tad uzsākot darbu 5. gadā, 6. gadā tika izvirzīts plāns, kurš bija virzīts uz kompānijas sākotnējās darbības optimizāciju un investīcijām. Tātad šajā laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam mēs esam investējuši 4,92 miljonu latu. Un tajā pašā laikā arī radās mums tā saucamais biznesa plāns, kurš tika izstrādāts laika periodam no 2006. līdz 2016. gadam. Un, kā redzat, šeit ir atzīmēti mūsu lielākie varbūt darbi un arī investīcijas šajā laika periodā līdz pat 2012. gadam. Un, kā jau iepriekš minēju, tad 2010. gadā mēs esam veiksmīgi nodevuši eksploatācijā mūsu Tukuma koģerācijas staciju, kura pareizi šobrīd izmanto dabas gāzi kā kurināmo, bet tas bija pirmais solis, lai būtībā uzlabotu gan sistēmas efektivitāti, gan vēl jau vairāk ekonomiskos rādītājus. 9. gadā tika uzsākts maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcijas projekts, kurš būtībā ir pabeigts 2011. gadā. Pašu siltumtrašu, protams, atjaunošana turpināsies arī turpmākajos periodos, bet pats galvenais pamats, tātad maģistrālās siltumtrases, ir rekonstruēts. Šogad, kā jūs jau varbūt zinat, oktobrī tiek plānots, ka eksploatācijā tiks nodota mūsu biokoģerācijas stacija ar jaudu 2 MW elektriskie un 10 MW siltumu. Un varu noinformēt, tā teikt, arī Liepājas sabiedrību, kad dalībnieki šī gada 20. augustā pieņēma lēmumu par atbalstu arī ūdens sildāmo katlu, kas izmantos biokurināmo būvniecību Liepājā, kura jauda ir 30 MW. Un mēs šodien strādājam arī pēc nedaudz uzlabota jau biznesa plāna, kas bija izstrādāts, kā es jau minēju sākumā, pirmā versija 2006. gadā, un mūsu vīzija pagaidām ir uzzīmēta vai deklarēta līdz 2010. gadam. Tas ir tie pasākumi, kuri būtu jāveic kompānijā, lai sasniegtu iepriekš minētos izaicinājumus. Te ir precīzāk, varbūt izstāstīs detalizētāk par to, kas tika veikts laika periodā no 6. līdz 8. gadam. Tātad, kā jau minēju, optimizējot siltumtrasu tika likvidēti tie 24,2 km. Tā ir tā starpība kaut vai maģistrālajos vados, kopējos siltumapgādes cauruļvados. Tātad visi objekti ir aprīkoti beidzot ar uzskaites mēraparātiem, ieviest skaitītāju, attālināt nolasīšanas sistēmu, pilnībā likvidēta 4 cauruļu siltumapgādes sistēma, rekonstruēt 15 km siltumtrašu, izmantojot rūpnieciski izolētās caurules, izbūvēts 5 jaunas autonomas katlamājas, pilnībā rekonstruēti. Tad mums pilnīgi rekonstruēts 2 katlamājas, un 2 no ir vēl modernizētas. Mēs esam pārtraukuši elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas iekārtās, tā saucamais tvaika turbīnās, kā šeit ir rakstīts, jau sākot ar 2007. gadu, jo tas process bija gan tehnoloģiski neefektīvs, gan arī no finanšu viedokļa neefektīvs pasākums. Tad, kā jau minēju, ir rehabilitācijā investēti 4,92 miljonu latu. Efektivitāte palielināta šajā laika posmā, 2 gadu laika posmā, par 11,2%.
Ir samazinājies arī strādājošo skaits, diemžēl. No vienas puses, bet ja mēs skatāmies no uzņēmuma puses un no, izdevumu puses, un arī to, ka esam modernizējuši un palielinājuši automatizācijas līmeni, diemžēl tāds ir tas rezultāts priekš cilvēkiem bez šaubām. Kā arī esam aprīkojuši vai ierīkojuši 280 individuālos siltummezglus klientu ēkās. Otrs izaicinājums, visbūtiskākais faktiski bija, kā teicu, plānā, kā mēs rekonstruēsim vai uzlabosim savu ražošanu, vai kādi ir iespējamie koģenerācijas attīstības varianti mūsu siltumobjektos. Tātad tika izskatīti 5 iespējamie varianti, un šeit jūs viņus visus varat redzēt. Un galvenais faktors būtībā, kas noteica, par kādu ceļu mēs ejam, ir zemes tarifs. Tātad, šī gadījumā tiek realizēts, kā es jau minēju, stāsts, kas ir 2 ūdens sildāmie katli, kuru projekts uzsāksies burtiski tuvākajās dienās, jo tiek parakstīts līgums par projektu realizāciju ar jaudu 30 MW. Tad biokoģenerācija mums būs šī gada oktobrī palaista, un tie gāzes dzinēji mums jau ir darbā kopš 2007. gada. Tātad, kā jūs redzat, tie sarkanie bultiņas bija tā izvēles pamatojums tieši šādai darbībai. Un, kā redzat, tie pamatā ir mums atjaunīgie resursi, kā šobrīd saka, nevis atjaunojumie laikam. Tādēļ mēs skatāmies, kad šis te pasākums, varbūt vēlāk nedaudz, mums nesīs arī augļus mūsu klientiem. Tātad siltumtrašu rekonstrukcija, kā minēja, 10. 11. gads, 13 km, investīcijas de facto 7,4 miljoni, tā izskaitā Eiropas atbalsts 40%. Projekts stadija šobrīd pabeigts, un tas ir devis būtībā mums tarifu samazinājumu pa 1,5 latu. Tarifu samazinājums ir veikts 10. gadā, un jaunais tarifs pēc tam tika pēc siltumtrašu projekta samazināšana jau vēlreiz samazināts pa veselu latu, un tas tika veikts pagājušā gada nogalē. Tā tas izskatījās, ja mēs skatāmies, kādas bija tās vecās caurules. Ja, jūs varat redzēt un salīdzināt ar to, kas tiek ieguldīts. Un pēc ražotāja vismaz teiktā, šo te cauruļu tehniskais mūžs ir apmēram 40-50 gadu. Bez šaubām tas ir stipri atkarīgs no tā, cik labu tehnoloģisko ūdeni mēs tajās caurulēs izmantosim bez šaubām un kādās apstākļos viņam nāksies atrasties. Jūs redzat tātad maģistrālos vadus 2009. gadā, tad zilā krāsa ir vecie cauruļvadi, un sarkanie tie, kas rūpnieciski izolētās caurules jau izmantots līdz tam laikam, tātad tās mūsu pirmās investīcijas, un tas, kas ir mums jau šobrīd, uz 12. gadu, kā jūs redzat, viss jau ir atjaunots. Un tikai mazos posmos ir palikušas faktiski mūsu vecās maģistrālās caurules. Mēs ceram, ka arī ar to darbiņu mēs tiksim tuvākajos gados galā. Līdz ar to varam palielīties, un arī, kā mūsu kolēģis saka, viens no mūsu efektivitātes rādītājiem, arī konkurences spējas rādītājiem ir siltuma zuduma samazinājums. It īpaši mūsu transportējošās caurulēs, tātad maģistrālos un sadales siltuma tīklos, tātad īpatnējais zudumu cipars gan faktiskajos, fiziskajos ciparos, tad absolūtās mērībās, kā arī jūs redzat procentuāli. Tātad, ja 2006. gadā mēs bijām konstatējuši 37% liels zudums,
tad jau 7. gadā tas bija 27, un 11. gada fakts rāda, kad mūsu zudumi siltumtīklos 11. gadā ir bijuši tikai 17,3%, tikai tas ir, ja mēs runājam un salīdzinājumos ar to, kāds bija stāvoklis pirmsākumos. Tātad siltuma zudumi faktā ir samazinājušies 2 reizes. Manis pieminētais un jūsu droši vien, kā liepājniekiem labi zināmais objekts, tātad Tukumielas katlamājas koģenerācijas iekārta, mūsu 2 gāzes dzinēji, veiktās investīcijas 2 miljoni, eksploatācijā 10. gads un tarifu samazinājumā, jums tas ir 3 lati par megavatstundu siltumu. Biokoģenerācijas projekts, kā jau pieminēja, tehniskie rādītāji 2 megavatu elektrība, 10 siltumu, kopējās investīcijas 7,39, bet tas ir runājot par pašu katlu mājas būvniecību, neņemot vērā varbūt dažus papildus infrastruktūras. Infrastruktūrai nepieciešamos objektus, tad kopējās investīcijas, ja mēs skatāmies tā globālāk uz to projektu, ir 8,9 miljonu latu. Un projekta termiņš, kā es jau minēju, faktiski tie ir rakstīts tad, kad mēs pārgriezīsim varbūt to sarkano lentīti uz 1. novembri. Mēs ceram, ka mums būvnieki viņu šo objektu nodos nedaudz ātrāk un arī nodos ar tādā kvalitātē, ka mēs viņu varēsim pieņemt eksploatācijai jau šī gada oktobrī. Un lielākais izaicinājums faktiski ir uz šo gadu, kad mēs ceram, ka regulators apstiprinās mūsu iesniegto jauno tarifu, un tas stāsies spēkā nevēlāk ar šī gada 1. novembri, un ja viņš būs apstiprināts regulatorā, iespējams septembrī vai pat pašā oktobra sākumā, tad droši vien mēs negaidīsim pat 1. novembri, bet jauno tarifu ieviesīsim ātrāk, un tā rezultātā būtībā, ja mēs skatāmies salīdzinājumos pret spēkā esošo tarifu, tie 4 lati mazāk nekā pašlaik. Manis pieminētais jau projekts, kas ir 2 ūdens sildāmie katli. Tātad projekts tiks realizēts, es ceru, līdz nākošā gada beigām. Tātad tas varētu būt 2013. gada vai nu novembris, vai faktiski decembris, vai decembra sākums, tad, kad mums būs jau pietiekoši siltums slodzi, lai abus 2 katlus varētu izmēģināt uz pilnu slodzi un pārbaudīt viņu darba gatavību un drošumu. Un šī projekta realizācijas rezultātā mēs ceram, ka arī nākamajā gadā mēs varētu iet pie regulātora un lūgt samazināt tarifu, un prognozējamais tarifu samazinājums varētu būt 2-3 lati pa megavatstundu, bet tas ir gadījumā, ja, protams, arī biomasas cena nekāps strauji turpmākā gada laikā. Šeit jūs redzat, kādam mēs izskatījāmies, vai mūsu teci izskatījās pašā sākumā, kad mēs pārņēmām Liepājas siltumu. Labi pazīstam ainu kreisajā pusē, kā tas viss bija un kā tas viss varētu izskatīties pēc biokoģenerācijas būtībā un arī jauno ūdens sildāmo katlu uz biokurināmo pabeigšanu šo projektu abu 2. Un arī šobrīd mums tecā stāv ir palikuši tikai 2 ūdens sildāmie katli. Mums bija vesels arsenāls arī ar cita veida ražošanas līdzekļiem, tādi kā tvaika katli. Tātad tie visi ir demontēti, teritorija sakopta, vairāk vai mazāk, lai veiktu tās nepieciešamās darbības un realizētu ūdens sildāmo katlu projektu, tā kā darbi turpinās. Un varbūt tas interesantākais, kas varētu interesēt liepājnieks, tātad, ja mēs paskatāmies
tarifu salīdzinājumu ar citām pilsētām, tad, ja gāzes cena ir tāda, kāda viņa ir šobrīd, tātad ja 230 lati par 1000 kubikmetriem, vismaz tuvākos 2 mēnešus arī Latvijas gāzes prognozē, ka tā saglabāsies. Un Latvijas Energo ir prognoze, kad viņi var saglabāties šī gāzes cena pat līdz gada beigām, tad skatoties, kā mainās tarifs. Tātad pirmais leciens, tātad 11. gads, otrais, tas, kas ir sagaidāms uz 2012. vai šī gada novembri, un tās 3 zvaigznītes ir tas, ja mēs realizējam arī ūdens sildāmo katlu projektu 13. gadā. Kā redzat, mēs esam ļoti tuvu, man šķiet, tai pašai pieminētai Rīgai, diemžēl tie nosaukumi kaut kur ir pazuduši, kopējot visu, bet mēs vairs nebūsim vismaz Latvijas mērogā čempioni. Es domāju, kad ar to iegūs faktiski pats galvenais, kas ir mūsu svarīgākais ūdens faktiski klients, tas, kas iegūs, un arī, es domāju, mēs iegūsim, jo tā starpība, kas ir starp gāzes cenu šobrīd un kurināmo cenu, kas ir biokurināmajam, ir pietiekami liela, lai nestu labumu faktiski gan patērētājiem, gan arī ražotājiem. Ražotājiem tādā nozīmē, kad mēs spējam atmaksāt tos kredītus un ieguldījumus, kas tiek veikti šajos projektos. Nu, un te ir varbūt jau absolūtākos ciparos, kā tas viss ir noticis arī laika gaitā no 11. gada, kādi ir efekti bijuši, kādas savukārt ir ietekmes, tāds kā akcijas nodoklis gāzē, tie 16,50 11. gada jūlijā. Nu, tas plānotais efekts no biokoģenerācijas un siltumtrases 11. gadā. Tad mēs ceram, ka tarifs varētu būt, kuru apstiprinās mums regulators ap 46 latiem par megavatu stundu šajā gadā. Nu, faktiski šeit gribētos atzīmēt 3 būtiskas lietas, vismaz tīri tehniskas. Tātad ir veiktas tās investīcijas, lai nodrošinātu siltuma apgādes drošumu. Mēs esam uzsākuši un pabeigsim kurināmā diversifikāciju. Investējuši faktiski esam uz šo brīdi 22,9 miljonus latus uzņēmums. Un pēc savukārt abu bioprojektu realizācijas kopējais ražošanas apjoms mums tiek plānots 240,000 megavatu siltumu, un tā skaitā 160,000 megavatu stundu no atjaunīgiem, tātad biomasas, un 44,000 megavatu stundu elektroenerģijas tiek plānots saražots, tā skaitā 13,000 no biomasas vai atjaunojumiem resursiem. Nu, un kā vienu no lielākiem varbūt izaicinājumiem mēs ceram atrisināt arī atsaisti no dabas gāzes cenas, kas aug. Ceram, ka tā rezultātā mums būs arī konkurētspējīgs tarifs. Tas man būtu īsumā viss varbūt šai reizei. Paldies par uzmanību. Paldies lektoriem par interesantām prezentācijām. Ja kaut kas nav dzirdēts vai palaists garām, atgādinu, ka šo semināru varēs apskatīt arī internetā, jebkurā pieejamā sev laikā un pašvaldības mājaslapā, kā arī vietnē YouTube.